neņemsies, lai vai cik daudz viņš arī ēstu. Jo viņam ir iekšā tas tāda mašīnīte, kas ar emocijām samaļ visu lieko. Jo vērsis ņemās svarā, tas ir nelaimīgs vērsītis. Kazanīt. Nē, tā tik skaļi nesaka, kas ir svarā. Te ir jautājums. Vērsis nekad nebūs kalsns, izgrabējis, tā kā, piemēram, aunu sieviete ar muskuļiem un cīpslām, kur skrien tur, nezinu, visu hantelu rokās, un vēl skriena bērna hantelu un ar vīru vēl padusē un vēl krūšu tur atvērt. Vērsis vienmēr būs ar nopaļotām formām, un tas nenozīmē, ka viņam būtu jābūt citādākam. Atcerieties, sievietes, jūs varat paskatīties pasaulē vēršu modelis, nevienu neatradīsiet. Varbūt XXL, bet tās, kuras ir tās tur kalsnās, tur neatradīsiet. Ja viņa arī būs tā kalsnā, es te varētu tieši piemetināt, ja jūs noverdziniet sevi, vēršu sievietes, ja jūs tagad uzliksiet drastisku sev diētu, jūs būsiet nelaimīgākās sievietes pasaulē un nevarēsiet ne baudīt, ne seksu, neko vispār. Tā kā jums ir jābauda ēdiens, bet jums tajai vielmaiņai, kā Evita teica, ir jābūt pareizai. Tātad tas viss ir ļoti... Viņai ir ielikt iekšā. Jā, viņa ir dabā. Jā, viņa ir dabā. Bet jūs nekad nebūsiet kaulainas kazas, ja? Es nevaru. Nu, tā kā citreizēs. Jā. Tātad, es tā paskarbo. Tātad, ja vērsīts sēdēs uz diētas, viņa būs neapmierināta, dusmīga, un viņai viss riepsies. Tātad viņa ir visap skaistuma baudu, un starp citu, viņa ir viena no skaistākajiem cilvēkiem. Gan sievietes, gan arī vīriešu vērši ir ļoti pievilcīgi. Tā, abi aiziet. Vērsis un auns. Nav mierīgākais variants priekšvēršiem, protams, un vērsim nāksies besīties, kā jau mēs pirmīt runājam apusēji, ja? Tātad, viņi kā vienmēr var būt, mēs jau redzam, pasaulē ir kaut kādi pāri, bet attiecīgi viņi jāstrādā vienam pie otra. Piemēram, ja tas vērsis tur sēdēs mājās, tad auns vienmēr būs projām, un vai tas apmierinās vērsi? Attiecīgi, ja, tad ir jāsaprot, vai tas man patīk. Protams, ka viņiem tas nepatīk. Vērsis un vērsis ir savienība pati skaistākā, fantastiskākā, tagad jūs man varat neapstrīdēt ne ar ko, ilgstošākā, maigākā, baudāmākā, tāda pilnīga. Bet te, protams, jāatcerās to, ka, teiksim, ja jaunībā satiekās divi vērši un viņi ir nodzīvēti līdz vecumdienām, viņi noteikti apvelsies divi resni mazi runcīši, kur sēdēs, gozīsies saulītē un domās, kurš ies uz darbu. Tā kā, principā, tas ir baigi forša savienība, ka tas ir mūža, vidū, piemēram, teiksim, mans tētis ir vērsis un viņš tagad mūža otrajā pusē satika sievieti, kur arī ir vērsis. Ziniet, ko viņi dara? Viņi man tikai sūta bildes no spā. Viņi sūta man bildes no spā. Saproti? Un pusdienu galdu viņi man sūta un spā. Divas lietas, ko viņi man sūta. Mēs te bijām uz masāžām, te mēs ēdam restorānā, te mēs bijām uz koncertu, te mēs bijām uz teātri. Tas ir viņu dzīve, ko viņi man sūta tās bildes. Un es tikai skatos, wow. Ja? Tā kā tas ir superīgākā savienība. Viņiem ir ļoti, starp citu, divi vērši sajiet kopā. Viņi fantastiski ir uztaisīt kaut kādu aģentūru, kaut kādu biznesu kopā. Tādu, kur var ap divi tā forši kruķīt. Tā, miedarboties, ja? Abi divi sēdēs ķēķī, taisīs gatavos ēst, abi divi tu, jo vērsim principā vajag, lai viņu, zini kā, vērsim vajag tos komplimentus, un otrs vērsis vienmēr sapratīs to. Viņš vienmēr sapratīs to, viņš vienmēr pateiks, tu tik labi izskaties, tu tik labi smaržo, un tu arī pupsiks, un tad abi divi tur tādi pupsiki. Jo visā būtībā vērsis ir mazs, mīksts, mīļš, pufīgs kaķīts. Tieši kaķīts, kurš sēž dīvānā un murrā. Tas ir vērsis. Vērsīts un dvīņi. Arī besīts būs, bet ne tik liels kā ar aunu, jo vēršiem varbūt var patikt tā mazliet tā dvīņa vieglprātība un tāda jautrais gars.